mana jaukā ikdiena ar fermentiņiem. Ir sapildīti fermentiņi. Ir, kas tikai taisās. Jā, būs eksotiskais variantiņš ar vaniļu, mango un kokosriekstu. Man tikai cits palīdz, jā. Esat vispār ievērojuši kokosriekstiem, kādas sejas ir, tad, kad viņas tīra nost, tik smieklīgi. Tad, protams, spainīts. Šeit mums tūlīt brauks cilvēks no Lietuvas. Ričards, gaidām Ričardu. Startam pie tvertnītes, protams, ir fermentiņi, dažāda veida. Jā, tā kā gaidām ciemiņus. Nevajag vispār neko pat teikt. Jā, tā mūsu te process notiek. Ričards ciemos. Здравствуй, Ричард. Здравствуй. Вот, садись, сейчас покажу тебе. Jā, un Gatis sāks. Я тебе... Sāks savu darbiņu stāstīs. Kamēr Gatīts runā Ričarda vēl, dalās ne tikai ar, kas un kā par tvertni kā lietot, cilvēks atbrauc pakaļ tvertnītai, jā, bet arī kā vienmēr mēs dalamies un stāstām daudz vairāk, jā, daudz vairāk fermenti, nav tikai fermenti, un tvertnes arī nav tikai tvertnes, jā, tā ir mūsu sirds, nu, mūsu dzīve, mūsu sirds, un tūlīt vēl viena jauka dvēselīte brauks pakaļ fermentiņiem, un viņiem būs burvīgs, šis vienkārši izcils komplektiņš. Te tikko izpildīta eko banāniņš, zemenes ananās, kardamons, pitāja, muskatrieks, golden kiwi, vienkārši fantastiska krāsa, viņam ir tāda upenīte ar mango. Šeit mums būs reišī sēne, mango bumbieris, īpašā Kristīnas maigā mušerīte. Te būs komplektiņš vēl viens ar sēni, ar kordacepsu. Šitas ļoti garšīgs, šo es pati tikko izdevu 2 glāzītes. Ar piparmētu, ravens un eļļu skujas, jā, sveicienu Gunitai. Eļļu skujas ļoti bija garšīgs, tā kā tā. Pakojam. Полгода раз опять. Да, это, ну... А я сейчас хочу, вот такие сделаны, как я помню, этот Кирилл рассказывал. Он с чесноком как-то там что-то... Lieka.